Uzmetīšu to. Kārties asaris. Asaris! Avā! Šis viss, kas eit, ir asari. Wow! Kaut kas lielāks. Esam Zemgalē. Šodien asaris un līdeka. Pirmais metiens. Zaceps. Pirmajā metienā zaceps. Zacis šodien ķersies. Viss būs kārtībā. Augšā uz uzpludinājumu šodien nebrauksim. Viss notiks lejā. Lejpus uzpludinājumā brauksim aizvien zemāk un zemāk un zemāk. Tur, kur upe paliks lielāka un lielāka un mēģināsim kaut ko noķert. Līdeka, asaris, varbūt kāds sapals trāpīsies. Gribējās nedaudz aktīvāku. Bet, ir! No rekā. Viss tiešsaistē notiek. Pamēģināju mānekli, uzliku 3 gramu volframu, bišķi vieglāku. Un vēzīti pa nulēm. Un noklikšķinam 1. Tā mēs skaitīsim šodien zivis. Visas, ko noķersim. Smuks. Laižam viņu atpakaļ un mēģinam noķert nākamo. Ir. Lielāk. Lielāk. Super. Super. Wow. Nu šis jau ir tāds, kuru makšķini negribas silt ārā. Ja tāds jau. Izmērs. Izmērs aug. Zīltiņš. Nu jau bišķiņš šo vēl nemērīsim. Bet jau iet. Jau klikarītis iet uz augšu. Parādīšu. Uz kā ķerās. Roku nosvalkam kājā. Viss profesionāli. Un šāds te crazy fish. Vēzītis. Un viņiem patīk. Viņam patīk arī vēzīši. Topčiks. Ņiprs. Kāds viņš? Ir mums asarītis. Skaists asarītis. Jā. Tāds. Smulītis. Un raus. Nē. Tas ir asaris. Pat iznes ārā. Tas ir labs asaris. Tepat paņemsim uztveramo cīkliņu. Jā. Ir. Nevis asarītis, bet asaris. Un ārā gumija. Ir gumija ārā. Tas pats vēzītis, crazy fish. Nu re, tā uzmanīgi, nelaužam lūpiņu. Nu ir mazā upītē. Tāds skaistos. Nu super. Nomērīsim tulītās. Ok, tā, un pastīt višķi pienokam, kā sacensībās. 28 centimetri. Opa. Tā. Opa. Jā. Atkal nedaudz lielāks. Tā. Pēc 12 asariem gumija jau iet uz beigām. Redzi, kāda viņa paliek. Viena ūsiņa ir nokosta un noplēsta. Ar šito, es domāju, viss. Viņi ir jāliek pensijā. Mēs viņu plēšam nost. Kā redzat, viņi nenāk nost tā gumija. Galīgi nenāk, viņi nevar noplēst. Rīt atklāšu noslēpumu, kāpēc. Gumijām ir jābūt daudz. Un kā man atnāca pasūtījums ar bišķiņ. Čad.
māneklīšiem priekš asariem. Tas ir tikai asariem. Šis viss, kas ir tikai ar asariem. Tad mēs tulīt tās uztaisīsim. Labi. Te mums ir Pērčs profesors. M5 Craft. Kas tur ir? Fish Shop gumijas. Keitech. Tā, kas tur? Kalures. Kalures ļoti līdzīga gumija. Šādi dzeltenīgi uzliksim. Nav viņš čiesa melns ar dzeltenu, bet dzeltens. Domāju, kā aizies. Arī vēzītes, arī garas šīs te ūsiņas. Un nāk tuvāk, skatās, kā notiek šī te apāķošana. Ņemam māneklīti, tā kā parasti mēs viņu niekam virsū. Saprotam, kur mums tas sāķis. Iesārā. Man patīk, ka sāķis ir vairāk tā kā Kāls rajonā. Un šo te liekam iekšā. Un sākam rotēt to gumiju uz riņķi. Griežam. Op. To jūs visu redzēsiet jau pātrinājumā. Daudz laika tas neizņem. Minūtīti varbūt. Tā. Op. Un gumija, redzat, pišķi āķis sakā. Ir par tālu, mēs viņu vienkārši pišķi, es viņu tā droši paplēšu. Viss. Un uz jums gumija uzlikta. Virsū. Un viņu asaras nerai nost. Ja arī ko norai kājiņa vai ko, bet gumiņu nenorai. Viņa kalpa ilgāk. Kaut kas paliels. Wow! Ej, tu nāc. Ir labs. Nē, bremzes nedrīkst griezties. Jāiet iekšā ūdenī, jāpieņem viņa. Kas tas ir? Nu parādies. Līdeka, laba līdeka. Un aizgāja. Laba līdeka bija. Super. Kādas emocijas. Pēc līdekas sopes pārbaudam fluorkarbonu. Nav sakos, tāds bija tikai paņēmis pašu gumiju. Laba līdeka bija. Tik forši kāteņu līdz 5 gramiem. Super. Uzliku 3,5 gramu džigrgiņu. Bija iesaisties neliela pauzīte pēc līdekas, bet atkal rašaki vēzītis, džigrgiņš, 3,5 grami. Tāds bišķi augstāk iet. Bišķi. Te tāds bišķi netīrāka tā gruntiņa, te gribējās, lai sanāk kaut kādu centimetru augstāk smāneklis atrodās. Bet, ja vajadzēs, pacelsim vēl. Ir arī augstāki džigrgiņi. Ir. Šoks. Kārtējs pārbrauciens, pabraucām uz upi uz leju. Te var redzēt ļoti skaisti atstroma veidojās tādā straujā vietā, uz riņķīti iet ūdentiņš. Un noteikti ir jāiemet, jāpamēģina. Vai tur kaut kas ir. Tur kaut kas uzstājās ūdenī. Bet upi ļoti ietekmē hes, ūdens viņas noliec zemē, kas īstenībā tādu asari ķerot nav nemaz tik slikti. Izteiktākas tās vietiņas ir, asaras vairāk saspiežās kaut kur konkrētos bariņos, un tad var arī viņu noķert vieglāk, teorētiski. Praktiski, jebkura darbība, kas ietekmē upes plūdumu, nav labi. Kas tas ir? Līdaciņš. Tas ir maziņš līdacens. Uz riģiņa. Maziņš līdacens uz maziņa. Riģiņa. Nu čau. Šitā būs ērtāk, ne? Cik smuki buņēma. Žobiņos. Čuku, jo. Viss. Ne? Es tevi nebučošu, tev ir aci zobi. Jā. Tā, tikko izmētāju līdziņām, nekā nav. Un te ir tāds kritums diezgan liels upē. Te un bišķi augstāk. Un aizietā garš lēzens līkums.
Mēs to lēzeno līkumu mēģināsim izsteigāt, izmakšķerēt. Māc arī, ka tur būs kāds labākā zivtiņa. Ir kaut kas lielāks. No, dod asari. Dod asari. Wow! Wow, kāds asaris! Wow! Wow! Juhaidī! Ir dienas lielākais. Dienas lielākais asarīts. Tā. Wow! Wow! Jūs redzat? Jūs redzat? Nenoja tikai nenoja. Oi, smukiņš. Nosmeļ. Es redzēju, kā tur zivtiņas laikā. Kaut kas gana, kaut ko viņas lasa. Un tur bija šis skaistais zivtiņš. Wow! Tā baigi nevajag sacelt troksni, jo asari tagad rudenī ir baros. Viņi parasti ir vairāk vienā vietā. Kā citas reizes. Jāķītis un mutē. Kā svēzītis. Nav liels. Varbūt tāds, tā kā šeit ir šāds asaris. Varbūt kaut ko lielāku arī vajadzēs uzlikt kaut kādā brīdī. Bet ja jau viņš paņēma šī te vēzīšana no 3. metiena. Tā, kā reiz 20. zivtiņa. 20. asarītis šodien. Un mērīsim, šitam vajadzētu būt 30 centimetri. 30 centimetri asarītis. Nu, jā, 34 centimetri. 34 centimetri kukulītis. Šito var bučot. Negačīgi, bet šito var bučot. 5 grami kātiņš. 5 grami kātiņš. Laižam viņu vaļā. Aizpaldēju. Tomēr sanāca dabūt. Vai vēzītis ir uz vietas? Vēzītis ir uz vietas. Viss ir skaisti, varam mēs. Nu, grūti iemest ar zem dariem, bet tieši tur arī tā baltā zivtiņa ir. Vēl viens asarītis, nu tās pašas vietiņas. Nomeņu māreklis, kur bišķiņ lielāku, bet asarītis ir mazāks. Redzot, cik ļoti aktīvi darbojās zivtiņi, tur lasa visu kaut ko no augšas. Es uzlikšu, noņemšu nost džigu, uzlikšu rotiņu. Uzlikšu rotiņu. Te ir rotiņš. Rotiņam gan paņemšu pavadiņu, sienu no titānu, jo, nu, līdakām viņi garšo. Un bez titāna ļoti ātri var nokost to pavadiņu, fluorkarbona. Tā otrais mepsiņš, bronza, papildus griezelīši un uztaisīšu pāris metienus ar rotiņu. Varbūt tās rotiņu ņēdīs. Ja ne, tad nomainīšu uz woblerīti, patričošu nedaudz. Tā, kas mums te ir džigrīgas vieniņi? Tos mums nevajadzēs. Tā 1,8 grami ir lielais āķis. Padarbosimies ar kaut ko mazāku, 2. Paskatieties, kādas krāsas. Skaisti. Kaut kādas 2,7 gramiņi. 3. Paņemšu šādu te ar fiksēto galvu 2,7 grami. Valsts romiņš. Šitāds te tumšais. Gaņu būs labi. Nu, un nebridīsim jau atpakaļ kastītē, bet atkal paņemsim kaut ko no mazā maisiņa. Tā. Un mēs varētu vēl tādu. Vēl vienu āķīšu. Iemaldījušies vēl.
un lielajā maisā. Tā. Boliņ, žimpiņi, rimpiņi, kājiņi, vējiņa, apmaldījies, esmu es. Opā. Keiteču. Uzliksim. Keiteču vēzīti. Crazy flapper. Otrais izmērs. Tāds neliels nemaz. Teiksim tā, ja jums liekas, ka tas asaris vairāk barojās ar mazajām zivtiņām un tam līdzīgi, varam uzreiz žigu nomainīt pret kaut kādu mazo woblerīti. Mierīgi. Un uzmest pāris reizes woblerīti. Bet, ja jūs sitat pa grunti, skrāpējat grunti, tad man liekas, vajag pēc iespējas vairāk visādas kājiņas, visādus teiksim tā, elementus, kas piesaistīs asaru uzmanību. Tādēļ man patīk vēzīši. Ir arī zivtiņu imitācijas, protams, bez viņām nekur. Šķībi. Tā. Lūk. Vēzītis uzsēdināts. Āķītiem ir ļoti forša atskabarga lejā, lai vēzītis neko nepaliek. Nu tāds smuks vēzītis dabīgā krāsojumā. Viss tur viņam kustās, vibrē. Nu, mēģināsim. Vēl jau mums tikai pēcpusdiena. Šodien mēs sākam makšķerēt ap pusdienlaiku, īsi pirms pusdienlaika. Un tūlīt paskatīsimies, cik ir pulkstens. 3. Nu, operatori, 3 stundas vēl izturēsi? Rāda, ka nē. Nu, skatīsimies, cik mēs izturēsim vēl. Iesim, pasiegāsim, pameklēsim vēl kādu asarīti. Atkal ir asarītis. Nu, tā, dod gumiju. Tāds brūns treknis vēzītis. Un smuks āšķukiņš. 20. Otrais skaisulītis. Paši. Man liekas, ka viņi tur bija vairāki. Vēl viens bija. No tā. Pēcpusdienā asarītis galīgi tās klus palika. Un nobraucām vēl zemāk, uz pēdējām 2-3 vietiņām. Un ar to arī viss. Līdeku kāds pilnīgi klusē. Izmētājos, nu, nedaudz, bet tā pietiekami. Neviens izgājiens, neviens sapītis. Asarītis, jā, no tad, kad bija tas lielais 37-nieks, pēc tam daži mazāki, un tas arī viss. Tāds klusumiņš iestājies. Taču te ir atstromīte, kārtējā, pāris metieni te. Atkal pabrauksim zemāk, atkal uzmetīsim tur. Un tad jau būs laiks doties mājās. Ir. Neteiksim, kas sliktu cīnījās. Es taču teicu, ka jābūt asarīt. Jā, saspiedušies. Viņi tur ir saspiedušies. Ļoti labi. Mazā sarīši, kā man patīk. Dusmīgs. Nu, dusmīgs. Nē, šitas nav dusmīgs. Ir lielāks asars. Tā ir mana draudzenīte. Tā ir mana draudzenīte, kura tur iepriekš ņēma. Nu, re. Labi, paņēma āķītis pilnībā cauri. Atdod gumiju, paldies. Mazā līdzi.
palaidīs. Zālēs. Un ne pats mazākais. Tāds diezgan. Hopā! Ir, atradām lielāku višķiņu. Asaromīt turpat blakus. Turpat blakus 10 soļus priekšu. Un niknāks. Jau niknāks rāpījās. Bet, tā kā mēs tur turpināsim makšķerēt, mēs tā klusītēm atbrīvosim viņu. Un pārvietosim višķi prom, lai viņš mums netraucē. Nebiedē zivtiņu. Varam iet atpakaļ. Kāds ņēmies bija? Tagad zaceps. Ir kārtējais zivtiņš. Arī neslikts izmēriņš. Māsiņš, bet neslikts. Man tā liekas, viņai kaut kas līdz galam nepatīk tajā manā izvēlētajā māneklī. Es tomēr atpakaļ pārziešu uz jau pārbaudītām vērtībām. Šito ležam tur. Olā. Un mainīšu atpakaļ uz vēdzīti. Paskatīsimies, vai tad būs aktīvāk tā cope. Es, kad lieku iekšā āķīt, es viņu tā kā lieku nedaudz zigzagā. Nevis taisni uzmoc, bet tā kā bišķi pa labi, bišķi pa kreisi, 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 un tad es viņu ņemu ārā. Tad, kad viņi tā zigzagā uzprauž virsū, tā kā bišķi, tās milimetri, viņš pa labi, pa kreisi, daudz stingrāk tā gumija turās. Ja viņu vienkārši uzmoc, tad viņa viegli slīd nos. Bet tagad viņa stingri turēsies. Nu tā, liksim atpakaļ uz mano džigrigiņu. 3,5 grami džigrigiņš. Tāds zemais. Un turpināsim mēģināt noķert kārtējo asarīti. Uzreiz iemetām jauno vēzīti. Un ir pirmais metiens slaidais straumes asarītis. Oktobrī. Atkal. Turpat nelaižam, savādāk viņš viņus biedē, pabrīdina, saka, tur janka, skalda mūs. Diena iet uz beigām. Mēs esam nobraukuši no Hesa līdz Hesam. Te jau sākās nākamā Hesa uzpludinājums. Un secinājums ir viens. Jābrauc makšķerēt. Ovā! Un izskatās, ka mūsu dienas pēdējais asarītis ir galā, ar kuru tad mēs arī noslēgsim makšķerēšanu. Opā! Nu jā, viss! Sapīte mums ir beigusies. Ja arī jūs gribat ķert asarus, brauciet uz lielāku vai mazāku kupi ar džigriku, maziem svariņiem, viegliem kātiņiem un izbaudiet skaisto foršu asaru ņēmienus. Šo te mēs laižam vaļā un tiekamies ar jums jau citā epizodē.